Nu, jau jāsaka labvakar, Jelgavnieki. Šodien mēs esam sapulcējušies tādam nedaudz izglītojošam un informatīvam pasākumam, lai saprastu, kas ir teritorijas plānojums, kam tas ir nepieciešams un cik lielā ir mazā mērā tas var skart mūs, jelgavniekus. Un šodien mums ir divi profesionāļi šīs jomas. Mārtiņš ir jurists un Vents ir projektētājs, kas ikdienā saskarās ar šiem plānojumiem. Tad varbūt mans diletantiskais pieņēmums, ka juristi izstrādā likumus, uz kuru pamatu top teritorijas plānojumu, kurus attiecīgi izstrādā teritorijas plānošanas speciālisti. Un Vents kā projektētājs spiests iekļauties šajos noteikumos un rada to, kur mums jādzīvo jelgavniekiem. Vai tas tā vienkāršot izsakoties varētu būt? Mārtiņ, tev kā juristam, kas redz šo bildi varbūt no visaugstākā torņa. Tas, ka juristi piedalās likuma izstrādē viennozīmīgi, bet, man liekas, teritorijas plānošanas jomā praktiskā mana dzīves pieredze un daudz citu juristu ir tāda, ka teritorijas plānojumi ir tik sarežģīti, vispār tā sistēma kopumā ir sarežģīta, ka bez izglītības un pieredzes tajā jomā ir ļoti grūti viņus pilnībā saprast. Tas, ko mēs redzam vienu funkcionālu zonējumu karti, tas dod to sākotnējo sapratni, uz kuru pusi mēs tajā teritorijā vai ko vispār tajā teritorijā var darīt, bet tad teritorijas plānojumos ir visādi apbūves noteikumi, pielikumi, viss kaut kas inženieru tīkli, un juristi bieži vien ir tie, kas sarežģītās situācijās palīdz izpiņķerēt to teritorijas plānojumu, vai arī, ja attīstītājam un pašvaldībai nav vienāds redzējums, tad arī palīdz strīdēties, vai arī kaimiņiem pret attīstītājiem. Bet viss pamatā ir teritorijas attīstības plānošanas likums, kur ir tā kā juristi visvairāk ir iesaistījušies. Tā var teikt, jā. Vent, kāds tavs viedoklis no tavas praktiskās dzīves pieredzes un profesionālās pieredzes? Varbūt mazliet precizēšu komentu par savu statusu. Nebūšu tik daudz projektētājs, cik arhitekts, jo projektētāji ir citā sfērā darbojas. Bet mēs kā arhitekti, protams, esam tie, kas darbojas vai strādā gan sagatavojot, piedaloties šādu dokumentu sagatavošanā, gan arī, protams, visplašākā mērā ikdienā viņu pielietot. Mēs tā teikt esam vidutāji starp šo dokumentu un starp jebkuru īpašnieku, gan publisko, gan privāto, kas palīdz izprast, kas palīdz izskaidrot šos dokumentus un kas palīdz realizēt ieceres kontekstā ar šo dokumentu. Protams, cik mēs no vēstures atceramies, kā cilvēki pamet alus un sāk plānot savu vidu, kurā uzturās un sāk viņu organizēt, pārveidot un veidot. Neapšaubām ir bijuši dažādās stadijās dažādi plānošanas dokumenti, plānošanas idejas, ja mēs paskatāmies vēsturiskās kartes no viduslaikiem, kas pieejams jau no senākām kultūrām, tad vienmēr, teiksim, kaut kāda urbāna vide ir sākusies ar pamatu struktūru, ar galveniem uzdevumiem, ar redzējumu, kā mēs gribam attīstīt šo vidi, kā tur cilvēki dzīvos, strādās, atpūtīsies, uzturēsies. Šis ir tas dokuments, pamatu dokuments, kas ir strādāt gan publiskajā sektorā, gan privātajā sektorā, gan biznesā, gan cilvēkiem ikdienā. Principā tas ir pamatu dokuments, kas mūs reglamentē, kā mēs varam dzīvot, attīstīties un eksistēt konkrētā vidē. Tātad, tas ir nepieciešams, lai mēs varētu, kaut kādā vidējā termiņā priekš pilsētas, mūsu gadījumā Jelgavas, plānot pilsētas attīstību vienmērīgi, ievērtējot visu subjektu intereses. Ne tikai varbūt attīstītāju vai
bet arī iedzīvotāji, es saprotu, ja, ka, vismaz, lai tā viens otram netraucētu. Principā tā, kā saka, teritorijas plānošanas ideja ir salīdzvarot intereses, jeb samērot intereses, jo pieņemsim, ja tas ir uzņēmums, kam pieder kaut kāda zeme, viņš droši vien vēlēsies uzņēmuma pamatideja pelnīt, tad uzcelt kaut ko, ar ko viņš varēs tur pelnīt. Un bieži vien varbūt tā ir lielāka ēka vai kaut kas tāds. Savukārt iedzīvotāju intereses vai plašākā mērogā arī pašvaldības intereses varētu būt, ka tur ir kaut kas viens vai otrs, vai varbūt kaut kas samazināts, vai dažādas varbūt tās intereses, sauksim tā. Un tad tā plānojuma doma ir, ka pašvaldība kā izstrādātājs šīs intereses paskatās, ko grib īpašnieks, ko grib blakus īpašnieks, ko grib vēl trešais īpašnieks, ko grib sabiedrība, kāds ir mūsu kā pašvaldības redzējums uz kopēju ilgtermiņa attīstību, kam tur vajadzētu būt, un tad tas ir arī tas rezultāts. Ideālā gadījumā, ja intereses ir labi samērotas un tas rezultāts ir izdiskutēts, tad parasti tas nerada arī strīdus pēc tam pie tālāk, jo to teritoriju faktiski sāk attīstīt, faktiski sāk būvēt, izsniegt būvotļauju un tā tālāk. Latvijā, protams, nevienmēr tas labais piemērs praksē. Teorija ir tāda, prakse ir bieži vien pretēji, diemžēl. Bet, teorija ir tāda, kad ir jāsamēro intereses. Bet strīdi, par ko visbiežāk rodās strīdi, vai tas ir šīs te saskaras vietas starp kaut kādu privātu apbūvi un industriālu apbūvi, vai kur tie strīdi visbiežāk rodās, ja? Un kā šo varbūt jau preventīvi novērst, kā būtu labi to procesu vadīt. Jā, diemžēl tā ir tāda ikdiena, kā tad, protams, doma plurālisms neviens vēl nav atcēlis. Tiesības ir kā publiskam subjektam, tas ir pārvaldes institūcijām, pašvaldības institūcijām, tā arī fiziskai personai, privātai. Un kā jau Mārtiņš teica, tad viens no galvenajiem uzdevumiem ir harmonizēt vai salāgot šīs intereses visās dzīves sfērās. Protams, kad ir kaut kāda kompromisa būs vienā vai otrā gadījumā, tas ir neizbēgami. Mūsu sabiedrība ir dinamiski attīstās ļoti strauji sevišķi šajos laikos, un kaut kur tā interešu sadursme būs. Bet ko grib arī noteikti uzsvērt šovakar, kā tā karte, ko redzam uz ekrāna, tas nav vienkārši krāsains puzle. Ja, kas salikts ir pēc kaut kāda, vai pēc estētiskiem principiem, vai pēc kaut kādiem vēsturiskiem tikai, vai vēlmēm izfantazētām, ja, vai iecerētām. Tas ir dokuments pēc būtības, tas ir ļoti nopietnas dokuments, kurā vienkārši grafiski tiek attēlots sabiedrības šī laika status un viņu iespējas un izpratni par privātu īpašumu, kurā, protams, tiek ieskicēts arī nākotnes vīzijas kādā vidējā termiņā. Un interešu konflikti, vai teiksim, konflikti, kā tu minēji, rodās tad, ja šis plānošanas dokumenti ir ļoti vispārēji, ļoti vispusēji un rada iespējas interpretēt vienai vai otrai pusē. Un arī tā skaitā, ja ir šī pāraudzības institūcija, kas ir pašvaldība, kas atbild par šo, gan izstrādā, gan arī, teiksim, uzrauga šī dokumenta īstenošanu dzīvē. Ja arī tur nav viennozīmīgs skaidrs izpratnes par to, kurš punkts, ko nozīmē, kāda viņam ir jēga dziļākā, kāda ir būtība, netiek izmodelētas situācijas un novērsts viss tāds procesā šī iespējamie konflikti. Ja tas ir tikai, kā mēs esam pieraduši pirms gadiem, 10, 15, ja mēs pavērtu vaļā daudz pašvaldību apgūst noteikumus, mēs redzētu, ka tā ir viena redakcija, tikai nomainīts virsraksts, ja, tas vienai pilsētai, otrai pilsētai, trešai, un maz kas atšķirās šabloniski. Man liekas, tie laiki ir garām, un šobrīd cilvēki arī daudz aktīvāk, viņi grib saprast, ko viņi gaida, kāds viņam ir tiesības, kāda viņam ir perspektīva, un līdz ar to arī šīm atbildēm plānošanas dokumentu veidā jābūt daudz detalizētākām, padziļinātākām un atstāt mazāk vietas interpretāciju. Jā, tas plāns, kas mums šeit ir atvērts, jā, tas ir Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma
no 9. līdz 21. gadam grozīja funkcionālais zonējums. Tad katrai krāsai ir kaut kāda nozīme. Ja? Es izlicis tādu to skaidrojumu, apzīmējumu, atšifrējumu pēc krāsām, piemēram, saurupmāja apbūves teritorija, mazstāvu, dzīvojuma apbūves teritorija, daudzstāvu, publiska apbūves teritorija, jauka centra apbūves, rūpnieciskā, transporta, tehniskās apbūves, respektīvi, katra šī krāsa nozīmē šajā noteiktajā rajonā kaut kādas apbūves iespējas. Un te mēs nonākam pie tā, cik tas skar arī Jelgavniekus. Un, ja jūs šajā kartē viņu atrast un apskatīt, kur jūs dzīvojat un kas atrodas jums blakām, tad jums droši vien var rasties jautājumi, ja piemēram, šo karti kāds grib izmainīt un kaut ko tur inicē kaut kādu būvniecību, tad pamainoties krāsiņai blakām, jūsu dzīvojamai vietai var pēkšņi rasties, es tagad pārspīlēšu, lai kaut kāda atkrituma pārstrādes rūpnīca, par ko jūs nebūsiet ļoti priecīgi. Protams, realitātē tas nav tik vienkārši, bet te mēs nonākam pie tā, kā iedzīvotāji var piedalīties šajā Jelgavas izkrāsošanas procesā. Un cik tas var skart viņus nākotnē, ja viņi būs vienaldzīgi, varbūt tad, kad būs iespēja izteikties. Jā, te varbūt var minēt kaut kādus pāris tādus labus piemērus, kāpēc iedzīvotājiem būtu svarīgi sekot līdzi šiem plānojumiem. Piemēram, vēsturiski noteikta rūpnieciskā teritorija, kur var tā skaitā veikt atkrituma apsaimniekošanas kaut kādas darbības. Gadiem ejot uz priekšu, agrāk tai teritorijai blakus bija pļava vienkārši. Tagad tur ir privātmāju rajons pēc 10 gadiem vai pēc 15 gadiem. Un savukārt, piemēram, iedzīvotāji tajā iepriekšējā stadijā, kas tagad sabojājuši šo saurupmāju apbūves rajonā mājas, viņi acīm redzot nav paskatījušies, ka mums blakus ir rūpnieciskā teritorija. Arī pašvaldība tam nav pievērsta uzmanību, neviens nav ierosinājis kaut ko citu tur darīt, īpašniekam, kam pieder zeme rūpnieciskajā teritorijā. Labi, lai man paliek, vēl domāšu, ko es tur darīšu. Privātmājas ir sabūvēts, plānojums ir spēkā, pēc 10, paietot gadi, un īpašnieks ir izdomājis, es apsaimniekošu tur atkritumus. Man teritorijas plānums atļauj. Un pašvaldībā arī tajā brīdī nav pamata teikt kaut kādas, ja vien tur nav pamats īsti tādam juridiski pamatots pamats, ka būs kaitējums tiem iedzīvotājiem, ko ir visai grūti konstatēt, jo visām šīm darbībām ir jāsaņem arī valsts vides dienesta atļaujas, kuras pasaka, ka tā darbība ievēros tos nosacījumus, kas ir likumā un nebūs kaitīga. Un tad pašvaldībā arī nav pamats teikt, nē, jūs tur nevarat būvēt. Un tad mums veidojas šīs absurdās situācijas, kur privātmāju rajonam blakus uzceļ angāru, tieši blakus, un veids kaut kāds, piemēram, atkrituma apsaimniekošanas. Viens piemērs, bet tas parāda to, ka cilvēkiem ir īpaši, ja viņi, piemēram, pērk kaut kur zemi, ir svarīgi paskatīties, ko tas plānojums saka, ne tikai manā gabalā, kas tur ir, vai tur ir elektrība pieaugt, paskatīties, kas tur blaknām ir. Es nopirkšu, uzcelšu māju, varbūt pēc gada man tur blakus būs kaut kāds angārs, vai arī otra lieta ir tad iet uz pašvaldību un aktīvi piedalīties, teikt, es gribu tur pirkt zemi, būvēt māju, vēl 30, 50 cilvēki grib to darīt, bet mums šis ir jāmaina, mēs nevaram tur atļaut atkrituma apsaimniekošanu vai kaut ko citu. Tas arī ir tas svarīgais, kur būtu tā cilvēka iesaiste nepieciešama, vismaz savā tuvākajā apkārtnē, pastīties, ko tad tas teritorijas plānojums paredz, ko es gribu varbūt pamainīt, ko es ierosināšu pamainīt un tā tālāk. Tas arī ir mazs komentārs vai papildinājums Mārtiņa teiktiem, ka tieši tā arī tās situācijas rodās, kad nereti cilvēki uzskatot, ka tas ir krāsains palaks vai papīrs, un tas neietekmē kaut kādu apkārtējo dzīvi, bet mēs zinām, ka sabiedrībā mēs viens otram esam kaimiņi un apkārt nemitīgi notiek darbība aktīvi. Un tieši tā, kā Mārtiņš teica, šī konflikta zonas parasti rodās uz robežām, tur, kur mainās zona. Protams, ka visbiežāk ir saurupmāja apbūve, privātā apbūve, saucam tādu privātu māju
ar kaut kādu aktīvu komercdarbību. Pasaulē praktizē tā, ka šobrīd pilsētās, kad nevienam vairs nav seši jēdzieni zaļās zilās zonas un rekreācijas zonas, arī pilsētā, urbānajā vidē. Mēs redzam, kā pilsētas tiek pārveidotas jau gadsimtu senas, it sevišķi Eiropā. Kad ja ir šāda situācija, tad jau plānošanas dokumentā ir šīs tiek izveidotas, definētas šīs buferu zonas, ko teiksim no vienas darbības, mierīgi pāriet tā izmantošana uz otru darbību, kā piemēram dzīves vietas, savāk māja rajons, darba vieta, rūpnīca. Cilvēks jau virzoties par šo ceļu, viņam nepieciešams ir gan bērns aizvest uz skolu, gan veikalā iet, gan varbūt pāriet. Jā, tad ir zināms funkcionālais dalījums zonas, kas jau kur ieliekot šeit pa vidu, var šo vidu, teiksim, diferencēt, attālināt vienu no otru un veidot tādu harmonisku vidi. Tam, protams, ir ļoti jādomā līdzi izstrādes procesā un jāmodelē, jāsaprot, kā notiek šī dzīve pašā pilsētā, kā sabiedrība kustās, kā pārvietojās, ko viņi dara no rītiem, ko vakariem, kādas ir vajadzības. Tas ir, kā Mārtiņš teica, sākumā šādā dokumentu izstrādē piedalās ļoti plašs spektrs speciālisti. Kādreiz pirms gadiem 20, 30, tur bija arhitekti pilsētu plānotāji. Tad tagad tas periods ir garām, un principā ir ļoti aktīvi iesaistās tieši pilsētas iedzīvotāji, biedrību formā, apkaimi formā, apkopo savus vēlmes, redzējumus, viņus prezentē, un pašvaldības tad arī saņem šos signālus, kas ir nepieciešams sabiedrībai, un kā viņi redz, un ko viņi akceptētu arī kā sabiedrība šādu dokumentu, ja, kad viņš tik vispusēji sagatavots. Jā. Izjūt to, ka Mārtiņš teica, Mārci, tu gadu esi uzbūvējis māju un gadu jau dzīvo. Tu zini, kādas ir abūves iespējas tev kaimiņos pār žogam, kas var būt? Es atceros, ka skatījos, kas tur ir, bet tev nekādas bažas par to nav. Tagad, kad jūs runājat, tad jau saka, tagad ir tā kā jāpārbauda. Tad jāpārbauda. Es domāju, ka es tieši pārbaudīju. Būs publiska apspriešana, tad tu būs pirmā rindā klausīsies, ja, kas tev tur var notikt. Ir teritorija plānojums, bet es dzirdēju, ir vēl lokāla plānojums, detāla plānojums. Kurš no šiem visiem, kā viņi savā starpā, kādi korelāti, kā viņi sadarbojās, nesadarbojās, kurš stiprāks, kurš vājāks, ja, kā tas notiekās? Patiesībā tas ir ļoti elementāri. Teritorijas plānojums tātad ir dokuments, kas aptver visu pašvaldības teritoriju un pasaka, kas kur ir iespējams, kā mēs varam izmantot kuru konkrēto teritoriju. Detāla plānojums ir dokuments, kas nevar izmainīt teritorijas plānojumā paredzēto, bet viņš tikai precizē. Piemēram, ja mums ir liels gabals, kur ir tāpat saukt mājābūve vai kaut kāda rūpnīca, lielāka apbūve, kaut kāda komercdarījuma apbūve, jaukta centra, piemēram, tad detāla plānojums ir tas, kurš šajā lielajā gabalā pasaka, kur ies konkrēts ielas, kur ies kaut kāda inženieru tīkla, kā mēs sadalām varbūt zemes gabalu sīkāk, bet viņš nevar mainīt to būtību, ja izmantošanas veidu un izmantošanas nosacījumu. Savukārt, lokāla plānojums ir paredzēts tam, lai tieši būtu iespēja pamainīt šo teritorijas plānojumu. Jo teritorijas plānojums tiek pieņemts agrāk uz 12 gadiem, šobrīd jau būtu, un praksē viņi parasti strādā ilgāk nekā 12 gadus, jo tā izstrāde jau vien prasa 3-4 gadus. Šobrīd jau arī, man liekas, likumā ir ierakstīts 25 gadi. Tātad tas ir tāds ilgtermiņa dokuments, tuvākajiem 20, varbūt pat 30 gadiem, ko mēs varēsim katrā pašvaldības teritorijā darīt. Bet dzīve rit mainās, var mainīties vajadzības, tāpēc ir paredzēts lokāla plānojums, kurš var mainīt to, kas tev kaimiņos var atrasties. Tātad, reāli dzīvē detāla plānojums vairāk paredzēts tam konkrētajam gabalam, visādus precizējumus veikt, bet lokāla plānojuma izstrāde, ja notiek kaut kur kaimiņos, tam gan būtu jāpievērš uzmanību, jo tas var būtiski mainīt, kas mums tur blakus vispār var atrasties. Tas ir tāds mans redzējums, tāds īsais salīdzinājums. Bet kā vienā otrā gadījumā ir kaut kāds iniciators, kas tagad šo ierosina, ne jau pašvaldība ierosina lokālu plānojumu, to ir kaut kāds attīstītājs. Ja viņš grib, pieņemsim, mainīt apbūves noteikumus, tad viņš nāk ar šādu vajadzību, ja,
90% gadījumos tas ir, protams, kaut kāds privātīpašnieks, kas savā gabalā saka, nē, es gribētu tur kaut ko citu, bet tas neatiecās. Arī pašvaldības savas zemes var mainīt šo izmantošanu, teikt, varbūt mēs tur agrāk plānojām, nezinu, kaut ko laukumu, šobrīd mums ir pilsētā mūzikas skolu, tāpēc mainīsim apbūvi, kaut kur vienā daļā tajā gabalā paredzēsim, ka tur nav tikai dabas apstādījuma teritorija, bet, piemēram, arī kaut kāda apbūve. Tā kā tas nav izslēgts, ka tā ir arī pašvaldība. Reāli dzīvē, cik lielākā daļa zemes pieder privātajiem, tad pamatā tas ir privātīpašnieks. Es varbūt mazliet pārtulkošu to, ko Mārtiņš teica cilvēku valodā, vienkārši tāda abūs noteikumos ir pamata parametri, ko jebkurš cilvēks izlasot, var sev vizualizēt vai saprast, kāda veida apbūve, jo apbūves noteikumi runā tieši par apbūvi, par ko citu. Kāda veida apbūve ir paredzēta gan viņam vai kaimiņu zemes gabalā, kā piemēram. Ir noteikti tā saucamais lietošanas veids, ja, kā mēs pieminējam savukmāju apbūves teritorijā. Tad tur ir definēts, ka tur var būt, kā piemērs, varbūt vienģimeņu dzīvojamās mājas, rindēkas, dārzmājas un tā tipa apbūve. Tas ir viens gan būtisks parametrs. Otrs ir apbūves blīvums. Tas nosaka, cik daudz ēku platība, cik daudz apbūvē drīkst no kopējā zemes gabala. Tas arī dod priekšstatu, vai tā būs ļoti blīva apbūve, vai tā būs vetināta apbūve, vai tā būs tāda sabalansēta apbūve. Trešais, protams, rādītājs ir būtisks arī, kas tiek katram zemes gabalam vai funkcionālai zonai definēts, tā ir intensitāte. Apbūves intensitāte, tā ir visu ēku kopējā platība. Man nav svarīgi viens stāvs vai 10 stāvu attiecība pret zemes gabalu. Un šī intensitātes rādītājs, tas norāda, tīri matemātiski, ja mums ir torņveida māja, tad mēs varam, 5 vai 10 stāvus iziet no atļautās intensitātes uzbūvi. Tas arī viens rādītājs, kur var jebkurš iedzīvotājs, kurš īpašnieks tīri matemātiski pakalkulēt līdzi un saprast, kas tur ir iespējams. Tāpat vēl viens no būtiskiem parametriem, kas tiek definēta apbūves laukumā, ir stāvu skaits un ēkas augstums. Tas visiem ir saprotams. Lūk, šīs 5 parametrus galvenās saliekot kopā. Es domāju, kas ir cilvēks, kurš draudzējas ar matemātiku, visvienkāršākajā līmenī, var izkalkulēt un saprast, kāds nosauksim klucis viņam var parādīties rītu blakus. Lokāli plānojums, kā Mārtiņš teica, tas ir tāds ļoti individuāls, dažu 1-2 kvartālu apgabalā rīks, instruments, ar ko var mainīt šos nosacījumus. Stāvu augstumu, blīvumu, izmantošanas veidu, vakar tas bija savukmāju apbūves rajons. Rīt īpašnieki vienojas, ka viņam ir tās biznesa plāns, attīstības plāns, lūdzu pašvaldību akceptēt, iecert, publisko teritoriju, kurā var parādīties veikali, servisi un tā. Katrā šajā apakšnodaļā ir aprakstīts, uzskaitīts ēku tipi, kādas tur drīkst būvēt. Un kā detaļu plānojums, tieši tā Mārtiņš teica, parastos piemēram gadījumos, kad ir liela zemes gabala, kad ir nepieciešami iekšēji ceļi pievadīt, organizēt kaut kādas publiskās komunikācijas, ūdeņu, kanalizācijas, elektrību, kad lokāli detaļu plānojumā arī būvlaides var noteikt, tas nozīmē ēku atrašanās no robežām, no ielām attālums, bet tas nekādā gadījumā nevar mainīt izmantošanas veidu. Tātad, runājot par iedzīvotāju iesaisti, cik reāli viņi var ietekmēt šos dokumentus tapšanas stadijā, pieņemsim, Jelgavnieki ļoti cītīgi seko līdz visiem paziņojumiem, un tagad ir, mēs gaidām par jauno teritorijas plānojumu, bet varbūt par to laiku jau kāds lokāls plānojums var būt, vai detāli plānojums viņu dzīves vietai. Kā viņiem rīkoties un lai reāli ietekmētu to, kas var tapt viņu dzīves vietas tūmā? Jā, man liekas, pirmais vispār, lai cilvēki saprastu, kuras var uzzināt par kaut kādām plānotajām izmaiņām. Tad pirmais ir tāds portāls geolatvija.lv un tapis teritorijas attīstības plānošanas informatīvā sistēma. Restīvi, Geolatvija tapis.
Un tur var, piemēram, savā īpašumā autorizējoties, atzīmēt punktiņu, piemēram, pie savas mājas un pateikt kilometru attālumā, ja notiek kaut kāda plānošana, lūdzu paziņojiet man. Un uz e-pasta pat nāk paziņojums. Šeit nepieciešams fiziski autorizēties ar Latviju LV vai citiem rīkiem. Un tiešām es pats izmantoju, ļoti labi strādā. Man ir uzlikta Jelgavā noteikti teritorija, un katru reizi, kad sāks kaut kāds plānošanas dokuments, es saņemu paziņojumu, ir uzsākta tāda dokumenta izstrāde, vai tagad notiks publiska apspriešana un tā tālāk. Tas ir pirmais veids. Otrs ir sakot līdzi pašvaldības mājaslapā, jebkuras pašvaldības mājaslapā, ar Jelgavas ir sadaļā sabiedrības līdzdalība vai publiska apspriešana vai kaut kas tam līdzīgs, un tur tiek publicēti arī šie uzsaukumi, vai kaut kas tiek izstrādāts, vai kaut kam notiek šobrīd publiska apspriešana, kas kā teritorijas plānojumam, lokāla plānojumam vai detāla plānojumam, vai arī, piemēram, koku ciršana, kad ir paredzēta koku ciršana lielākā platībā, tad arī tam notiek šīs apspriešanas un mājaslapā var to redzēt. Bet ja mēs neesam neatceramies tik bieži ieiet, tad tas labākais veids ir šajā portālā, kur valsts mums sistēma pasaka, tajā adresē tagad notiks tas un tas. Jā, un šī portālā nav ne tikai paziņojumi, kas notiek, te visa vēsture redzam, visi spēkā esošie dokumenti pa visu Latviju. Ja? Kaut vai var pietuvināt, teiksim, savu dzīvesvietu, uzklikšķinot savai adresē. Logā blakus atverās visi saistītie dokumenti, kādi ir spēkā, vai ir izstrādes stadijā, vai ir arī zaudējuši spēku. Ja? Šis tiešām ir ļoti ērts instruments. Otrs, ja mēs ejam dziļāk un jau gribam interesējamies, kāda konkrēta būve ir paredzēta mums Plakzemes gabalā, vai vispār ir paredzēta iecerēta. Ir tāda sistēma arī valsts BIS saucamā būvniecības informācijas sistēma, kurā ir līdzīga karte ar visām izsniegtajām būvatļaujām dažādās stadijās. Un uzklikšķinot arī uz šo karti var teiksim, dabūt pamatu informāciju, kurā vietā notiek kaut kāda aktīva darbība, kur ir iesniegta kaut kāda būvniecības ierosinājuma lietas izveidotas un jau var sākt interesēties padziļināt. Redz, mēs šajā kartē varam redzēt, tā cerkļām rimulīša ar D un L būtu, tātad L, tas ir lokāli plānojums spēkā teritorijai, un D ir detāli plānojums. Pietunā Jelgava varbūt parādīt kā piemēru. Man liekas, šie burti ir nevis, kas ir izstrādāti, bet kas šobrīd ir izstrādes stadijā. Tad, kad ir jau izstrādāti, tad jāklikšķina virsū uz to konkrēto gabalu. Jelgava jāredzēsim, tur ir daudz dažādi šie apzīmējumi. Piemēram, tagad ir izstrādes stadijā, te ir lokāli plānojums, ir šeit tā ir. Šie, man liekas, ja es nemaldos, tad šie pelēki ir jau izstrādāti, ja sarkani ir tie, kas ir tagad, kuriem ir apspriešana, piemēram, vai kāda. Bet to visu jau var detaļās iepazīties. Katrā ziņā, te mēs redzam pilnīgi katram īpašumam, katram zemes gabalam, kas ir, kā Vents teica, kādi dokumenti te ir spēkā pret to gabalu. Gan teritorijas plānojums, gan varbūt kaut kas cits, kas ietekmē šo iespējamo apbūvi, iespējamo izmantošanu. Bet tagad jelgavnieks ir sekojis līdzi šajā portālā vai pašvaldības publiskajā portālā un redz, ka ir un ir izsludināta publiska apspriešana, viņš ierodās, šo prezentē un stāst, kas varētu būt, un viņam īsti nepatīk tas, kas ir. Kā viņš reāli var ietekmēt, kas viņam būtu jādara, lai ietekmētu šo te procesu, kas viņam, varbūt ne tikai viņam, bet arī kaimiņiem, jau kaut kāda interešu grupa veidojās, nepatīk, cik reāli viņš var ietekmēt šo procesu. Te, man liekas, ir vairāk slāņu tam jautājumam. Pirmais, ko viņš var darīt individuāli cilvēks, var vienkārši, tad, kad notiek šī izstrāde, vai varbūt, kad nenotiek, kad zina, ka tuvojās kaut kāds teritorijas plānošanas, rakstīt pašvaldībai par katru konkrētu, piemēram, par savu īpašumu. Es tur gribu darīt to un to, lūdzu noskiet šādu zonēm. Vai kaimiņš grib darīt to un to, es tam piekrītu vai nepiekrītu, kāpēc, paust savu viedokli. To var darīt arī, kad notiek šīs publiskās apspriešanas sanāksmes, tajās piedaloties un izsakoties. Un arī šajā portālā, starp citu, ja mēs esam autorizējušies un notiek kaut kāda dokumenta izstrāde, te ļoti elementāri var
jau uzreiz atvērsies tur attiecīgie logi un var iesniegt jau to iebildumu vai priekšlikumu jau šī portāla ietvaros, un tas būs jau oficiāli apspriešanas procesā konkrētam plānojumam vai detāli vai lokāli vai lielākam, tad uzreiz viņš ieies iekšā sistēmā, pašvaldība viņa redzēs un viņa redz. Ja mēs paskatāmies tādu plašāku slāni, nākamo slāni, tad it īpaši, ja tas skar kaut kādu apbūvi lielākā kontekstā, kaut kādā apkaimē, nevis vienā gabalā, tad skaidrs, ka parasti efektīvāka darbība, ja mēs spējam kooperēties. Piemēram, ja mēs dzīvojam līnijās, tad, man liekas, efektīvāk būs, ja mēs esam uztaisījuši kaut kādu kopīgu apvienību, biedrību vai vienkārši kādu iedzīvotāju grupu ir kooperējusies, tad skaidrs, ka tas viedoklim bieži vien, vismaz normālā gadījumā, būs lielāks svars. Teiksim, ka visa vai liela daļa iedzīvotāji, kas dzīvo vienā apkaimē, ir kooperējušies, un viņi saka, mūsu kopējais viedoklis ir šāds, ka tev vajag to un to. Tas ir nākamā stadija. Un tad pēdējā stadija ir jautājums, vai mēs sākam runāt par teoriju, ka teritorijas plānojums ir interešu saskaņošana, tad jautājums, vai pašvaldība klausās tajos vienā pusē, un otrā pusē, vai viņi vairāk klausās vienā pusē, un otrā pusē tā paslauka nost. Latvijā ir visādi piemēri bijuši, bet katrā ziņā mēs virzamies, ejam uz to pozitīvo scenāriju, ka pašvaldība ir tas vidutājs un interešu samērotājs. Un tad, kāpēc neņemt to viedokli vērā? Droši vien arī vēlos piebilst tādu faktoru, ka jebkurš iedzīvotājs, gan individuāli, gan arī tā kā kopiena vai grupa, var ne tikai izteikt un rakstīt, interesēties stadijā, kad tiek izstrādāti šie dokumenti, bet primāri kuram individam ir tiesības prasīt informāciju par esošo situāciju. Ar likumu ir noteikts tiesības fiziskai personai un publiskai iestādē ir jāatbilst, kā piemēram cilvēks, kas ir tālu no šiem procesiem, protams, ieraug šeit, viņam tā ir krāsēm puzle gadījumi. Viņš drīkst rakstīt pašvaldībai iesniegumu, lūdzam izskaidrot manas šī brīda esošās tiesības, iespējas, un pašvaldība būvas paziņojumā, vai pareizi sakot atbildē, sniegšu informāciju, ko jūs pašreiz drīkstat darīt un kādā formā darīt. Ja pašiem, teiksim, ir grūti orientēties šajos terminos un šajos visos rādītājos. Tad, ja tas ir pirmais solis, ko vajadzētu apzināties katram, ko es šobrīd varu darīt. Jo nereti ir bijušas situācijas, kad neiedziļinoties tādās situācijās, uzsākt kaut kādu darbību, izrādās, ka viņi ir neiespējams saskaņot vai akceptēt, tāpēc, ka nepieļauj šī zonējuma ko tādu. Un tad jau tālāk domāt, vai ir nepieciešams mainīt, vai nav nepieciešams mainīt, vai es viens individuāli gribu, vai man kaimiņam arī ir līdzīgs intereses. Varbūt visai ielai ir šāds līdzīgs intereses. Un tad jau, kā Mārtiņš skaidroja, veidot šīs kopienas, šīs interešu grupas, un, protams, ka tam ir arī pašvaldībai skaidrība lielāka, ka tas nav kaut kāds individu. Un tu jau iegribas mirkļi, bet tas tiešām ir kaut kāds organizēts viedoklis, kurš būtu jēdzīgi iestrādāt šajos noteikumus. Tad būtu ļoti svarīgi apvienoties apkaimju biedrībās. Tas droši vien būtu visiedzīgāk, jo tur tās problēmas ir visiem, vai vairāk mazāk visiem tā kā līdzīgas. Jelgavā patreiz ir tāds īsti divas apkaimju biedrības, rafu biedrība un līnijas, kur ar izteikti vienādām problēmām un vēlmēm. Un tad teorētiski viņi savus intereses var aizstāvēt visefektīvāk, jo tomēr aiz viņiem stāvēt, aiz šīs biedrības stāv kaut kāds jau noteikts skaits cilvēku, kas ir arī elektorāts kādam, kas varbūt šos procesus, kuriem būtu jāpieskata. Es varbūt mazliet piekomentēšu, kad nestraucieties, kad šīs biedrības vai šī interešu grupa tikai tāpēc, ka ir kāds problēmas, bet optimālā variantā tas būtu iniciēt skaistu attīstības vīzi ideju. Nav vajadzīgs tikai apvienoties, tikai lai risinātu problēmas, bet arī piedalītos iniciēt kaut kādu attīstības scenāriju. Viennozīmīgi, protams, ka
viņi varbūt savā tūmā redz šo attīstību, jā, un kaut kādas vajadzības, kas viņiem varbūt ir, un šī iniciatīva nāk. Bet tur ir atkal virkni citi varbūt instrumenti, ko pašvaldība piedāvā, vai šī līdzdalības budžetiem tagad ir arī citi, ja, kur tu vari nākt ar savu iniciatīvu un to realizēt. Tad nākamgad saprotam, ka pavasarī mēs tā prognozējam, ja, ka varētu būt laukā jaunais teritorijas plānojums, kas jau būtu uz 25 gadiem, jā, jo šis vecais tā kā ir 9. gada teorētiski varbūt jau vairs nav aktuāls, tāpēc tiek gatavots šis jaunais. Tad, ko mēs varētu un kā ieteikt Jelgavniekiem bez tā, ka sekot līdzi, varbūt jau tagad kādas tās darbības būtu veicamas, jā, iepazīties ar veco plānojumu, skatīties, kas viņiem tūmā ir un kādi varbūt tie riski. Un tad gaidīt šos jauno plānojumu, un tad es saprotu, ja, ka vairs nav uz klātienēm, nav jānāk, ja, caur šo te portālu var arī attālināt ieteikt. Ja mēs saprotam, ka visi ir kaut kādi aizņemti darbos, un tādā veidā ekonomēt savu laiku. Starpība nav nekāda, vai tā ir klātienē, vai tas ir arī attālināti, ja, ka spēks ir vienādi abiem diviem veidiem, ja tu esi izteicis savu viedokli. Jā, viedokļu izteikšanai spēks ir tieši tā pilnīgi vienāds, vai viņš ir iesniegts. Es pat teiktu, ja tas ir tāds izvērsts viedoklis ar kaut kādām detalizācijas pakāpēm, labāk viņu ir pat iesniegt rakstveidā, bet ja tas ir vienkārši kaut kāds viedoklis, it īpaši jau gribās kaut kādu jautājumu noskaidrot un saņemt atbildi, un varbūt paust savu konceptuālo viedokli, tad, protams, varam piedalīties arī šajās te apspriešanas sanāksmēs. Bet īsi atbildot, kāpēc vēl viens svarīgs punkts, kāpēc šāds apkaimju biedrības, manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgs šajos procesos. Ne tikai plānošanas, arī cita veida procesos, tā skaitā līdzdalības budžets vai vēl kaut kas. Jo, teiksim, mēs dzīvojam apkaimē daudz cilvēku, simtiem, varbūt pat 1000 cilvēku dzīvo šajās te apkaimēs, 1000 pārsvarā. Un skaidrs, ka viņi visi neaizies uz publiskās apspriešanas sanāksmi. Skaidrs, ka viņi visi varbūt nebūs laiks vai arī nebūs to zināšanu pilnībā iedzināties šajā te plānošanas dokumentā. Bet tāds arī mērķis šai apvienošanās, ka kāds tad varēs iedzināties un pastāstīt citiem. Šobrīd ir dažāda veida čati grupas, kur to visu darīt, un tad viens iedzināsies vienā jautājumā vai citā, un mēs būsim vairāk informēti kopumā par to, kas notiek mūsu apkaimē. Kaut kādas ikdienas lietas sīkumi vai lielās, apspriedīsim lielās idejas, ko kā darīt. Un šajā gadījumā konkrēti par Jelgavu, tad jā, ir sagaidāms, ka pavasarī tiks publicēta jaunā teritorijas plānojuma pirmā redakcija. Tas nozīmē, ka viņa tiek palaista uz šo publisko apspriešanu, un tad tas svarīgais ir šajā brīdī skatīties, sakot līdzi. Mēs centīsimies kā biedrība arī sagatavot kādus materiālus un palīdzēt, vismaz plāns tāds ir, bet sakot līdzi, skatīties, kas man bija iepriekš tur, kas man kaimiņos bija iepriekš, kas man tagad ir jauns, vai man kaut kas mainās, nemainās, vai es gribu, vai kaut kas mainās, tad sniegt šo te ierosinājumu, ka nē, man tur paliek plānojums paredz to pašu, bet nē, mums vajag šeit mūsu apkaimē ļoti vajag veikalu. Piemēram, mēs visi tagad ar mašīnām braukājam, lai tiktu uz veikalu, mums ļoti vajadzētu šeit mūsu apkaimē kaut kādu nelielu kaut ko, lai mums nav visiem jābraukā, jāpiesārņo dabu un tā. Tas var būt piemērs, tas labais, kad mēs sakam, nē, mums te vajag kaut ko bišķi attīstīt, ne tikai nekādu attīstību, ja? Dažādi tie redzējumi. Galvenais ir, sakot līdzi, skatīties un prasīt arī, es teiktu, svarīgi ir prasīt zinošiem cilvēkiem padomu. Tāpēc kā pirms pērkot kaut kādu zemi, būtu svarīgi aiziet pie arhitekta un paprasīt, vai es tur varēšu būvēt to, ko es gribu, nevis nopirkt, un tad kāpēc es nevaru būvēt to, ko es gribu, vai man tur kaut kādi ierobežojumi. Līdzīgi arī ir plānošanā, ka, ja liekas, ka tur kaut kas nav saprotams, tāpat mēs varam prasīt padomu cilvēkiem, kas šajā jautājumā vairāk iedzinājušies, un teikt, pirmkārt, kas tur ir,
kas tur paredzēts, un otrkārt jau kaut kādus redzējumus par to, ko vajadzētu. Man ienāca prātā, varbūt iedošu cilvēkiem vienu instrumentu, kā var līdzdarboties, un ka viņi saskatītu jēgpilnu līdzdarbošanos, saprotam, šajā plānošanas procesā, kā piemēram minēšu. Jānis jau sākumā nolasīja šīs galvenās zonas - dzīvojamā apbūve, publiskā apbūve, rūpnieciskā apbūve, bet ir viena nianse. Katrai šim burtiņam, ar ko tiek identificēta šī apbūves funkcija, apbūves noteikumos vai plānošanas dokumentos tiek veidots apakšzona. Minēšu kā piemēru, ko tas nozīmē. Teiksim, savukmāja apbūves teritorija. Savukmājas var būt ļoti dažādas, sākot no 60-70 kvadrātmetriem līdz 400-500 un 2 stāvi un tā tālāk tā joprojām. Lūk, ir iespējas cilvēkiem, tā teikt, diferencēt šīs apbūves nosacījumus, piedāvājot ieviest apakšzonu. Ja mēs pietuvinātu šo plānošanas dokumentu, redzētu, ka nereti ir klāt indeks 1, 2, 3, 4, ja? Un apbūves noteikumos ir definēts, kā piemēram, savukmāja teritorija. Apbūves blīvums pieņemsim 30%, zaļā teritorija 60%. Savukmāja teritorija numur 2, apbūves blīvums 50%, zaļā teritorija cits rādītājs. Un šādi teiksim, nosakot dažādas nosacījumus, izmantošanas veids ir viens, bet mēs varam ietekmēt vai izveidot, teiksim, šīs atšķirīgās apbūves zonas pēc blīvuma, pēc intensitātes, pēc apstādījuma teritorija intensitātes. Mēs jau sākam šīs krāsu kartes pārveidot mazliet raibākas, mazliet interesantākas, kā piemēram Jelgavā ir ūdensvērts. Ja, šobrīd aktīvi tiek apgūtas. Protams, ka mēs nebūtu priecīgi, ja lielas malā parādītos dažādi veidi, mazas nelielas savukmājiņas, viena 2 slīpjumi, viena 4 slīpji, viena guļvūva, viena mūrēka. Šī pilsēta vide būtu ļoti nepievilcīga, nesakārtota. Ar šiem apbūves noteikumiem mēs varam noteikt, ka tik tālu no krasta šī zona, šie kvartāli, teiksim, ir sākot minimālais apbūves blīvums vai apbūves laukums, pieņemsim 300 kvadrātmetri. Tas jau paģēra, ka šīs mājas būs, šī apbūve būtu iespējama cilvēkiem, kam ir līdzekļi, kas var izveidot estētisku pievilcīgu vidi, sakārtot, ja, attiecīgi. Eiropā šā praktizē, ja, ka dārgākiem zemes gabaliem uzliek arī dārgākas apbūves nosacījumus. Jā, tieši tāpēc, lai nebūtu nejauši šī apbūve, nebūtu gadījuma apbūve, bet viņi būtu organizēti arī tīri no pilsētvides viedokļa. Tāpat arī publisko apbūvi. Vienā vietā ir nepieciešama vairāk pakalpojumu objektu veikali, sporta būvs, citā atkal varbūt ir zemes gabalā. Otrā pusē kvartālam ir nepieciešams autoservis un tā tipa būvs. Un arī šādi nosakot un ierosinot šo dalīto, teiksim, zonēm, ja, mēs varam ierobežot, ka jā, šī pusē mūsu kvartālam būs tādi vidēji varbūt saudzīgāk un mierīgāk, tajā atkal nedaudz tuvināt rūpnieciskai teritorijai. Es to kā piemēru minēju. Ja. Tad vienmēr šie plānošanas dokumenti jāskatās dziļāk, nevajag baidīties izteikt piedāvājums. Un tas nenozīmē, ja ir viena krāsa, tad tur ir atļauts sākot no servis, beidzot ar krematoriju, ja izgāstumu apsaimniekošanu. Es saprotu, ka arī šīs apspriešanas viņas nav bezgalīgas, ir kaut kāds termiņš viņām. Jā. Tad, ja cik tas parasti ir šis termiņš, cik ilgi cilvēki var domāt un izteikt savus viedokļus, saprotu, ka tas nevar būt bezgalīgs. Jā, standarta likumā noteiktais termiņš, kas parasti arī tiek praksē piemērots, ir 4 nedēļas. Tad no brīža, kad mēs publicējam šo paziņojumu un kļūst pieejams dokuments, tas 4 nedēļas. Tas nozīmē, ka mums ir, tas nav daudz laiks, mēs visi esam aizņemti. Tas nozīmē, ka mums ir, teiksim, laiks pirmo nedēļu paskatīties, saprast, kas tur ir, apdomāt, un tad jau, ja mēs gribam vai iebilst vai kaut ko ierosināt, tad jau laiks sākt jau gatavot to, ko mēs gribam uzrakstīt.
Principā termiņš ir īsts, tāpēc arī tā sekošana līdzi ir ļoti svarīga. Un Latvijā vispār termiņi kā tādi ir noteikti stingri no valsts puses. Būtībā, ja mums kaut kas pienākās, bet mēs to neprasam termiņā, tad bieži vien mēs zaudējam tiesības vispār kaut ko darīt. Tāpēc tā termiņa ievērošana ir svarīga. Un no tāda valsts pārvaldes skatu punkta, protams, šie termiņi ir noteikti, lai tā apspriešana nebūtu bezgalīga. Ja mēs liktu, ka mēs izstrādājam, piemēram, gadu, un tad vēl pusgadu apspriežam, tad vēl pēc tam pārstrādājam pēc apspriešanas, tad mēs varētu vienkārši ievilkties gadiem, un tāpat jau tas velkās ilgi, bet tad mēs ievilktos vēl ilgāk. Tas apspriešanas periods ir īsts, un tajā brīdī ir nepieciešama ļoti koncentrēta uzmanība cilvēkiem, lai nepalaistu garām iespēju to viedokli izteikt. Un noteikti šo plānošanas dokumentu nav tā stadija, kur vajadzētu ļoti detalizēti, sīki aprakstīt visus dzīves gadījumus, kā piemēram, žoga krāsa vai zāles stāvu garums, trotuāru platumu un tam līdzīgas lietas. Tāpēc tam ir domāti citi instrumenti. Tālāk, kas tiek piemērot pēc šī plānuma pieņemšanas. Bet, kā sākumā runājam, šis ir tas dokuments, kas konceptuāli nosaka un parāda, kādā veidā pilsēta attīstīsies tuvākos gados, kāds ir iespējas viņu attīstīt un piedalīties tajā attīstībā. Un te, man liekas, ir ļoti būtiski, ka šos priekšlikumus pie tiem strādā un seko līdzi, kā reiz kaut kāda interešu grupa, apkaimnes biedrība, kur ir vairākas galvas. Tas jau tās nopietnas serveris ir, kas ar šos informāciju pārstrādāt. Tas kompetences varbūt vienā galvā nav, bet saliekot galvas kopā, tās kompetences ir krietni vairāk. Tad tagad ir piedalījušies, ir izstrādāti priekšlikumi, ir iesniegti, tās 4 nedēļas ir pagājuši. Kas notiek tālāk? Nākamais posms ir priekšlikumu. Būtībā pēc 4 nedēļām nākamais posms ir priekšlikumu izvērtēšana. Un mēs esam saņēmuši priekšlikumus gan no vienkārši iedzīvotājiem par kaut kādām citām teritorijām, gan no īpašniekiem par savām teritorijām. Un tas nākamais posms te ir tā teorija, ko mēs runājam, te ir tā interešu saskaņošana. Piemēram, viens piemērs, ka uzņēmējs ir, piemēram, nopirkt zemes gabalu kaut kur turpat blakus saurumā jābūvē. Tur bija paredzēta kaut kāda 3 stāvu, un šeit lai es te attīstītu biznesu, man vajag tagad 7 stāvus vai 8. Un plānojumu viņš ir iesniegts, plānojumu pirmajā redakcijā tas arī bija ielikts. 8 stāvi, piemēram. Un tagad iedzīvotāji skatās, kāpēc ir svarīgi arī skatīties. Viņi skatās, 8 stāvi, tas baigi trakt un izbojās mums visu to apkārtni vai radīs noēnojumu vai vēl, dažādas problēmas var būt. Tad iedzīvotāji saka, lūdzu, lieciet apkārt 3 stāvus. Uzrakstu priekšlikumu, vai tā ir biedrība, vai vairāk iedzīvotāji, vai viens. Pamatotus iebildumus. Jā, protams, iebildumam jābūt pamatotam. Un tā ir tā interešu saskaņošana, tad ko pašvaldība šajā brīdī dara, vai viņi nosvarās viena pusē vai otru pusē, vai viņi nosaka kaut kādu kompromisu, piemēram, labi, 8, tur būs 5 stāvi vai 6 stāvi. Viņi saka uzņēmējiem, padomājiet, mēs nevaram likt 8, mēs saprotam iedzīvotāju bažas, jums jāmāk tas bizness tagad izvērsts 5 vai 6 stāvos. Ļoti primitīvs piemērs, bet idejiski tāds arī notiek. Tātad notiek interešu saskaņošana, un parasti tas rezultējas, kad tas viss ir izdarīts, tad tas rezultējas 2. redakcijā, kas pēc kaut kāda laika nāk ārā un atkal iet uz apspriešanu, kur jau ir veikta šī interešu saskaņošana. Un ideālā gadījumā tā 2. redakcija pēc tam tiek tikai pēc vēl vienas apspriešanas kārtas, tikai pieprecizēta un pēc tam jau pieņemta domas sēdē. Ir pašvaldības, kur es redzēju kaut 5 redakcijas. Tas plānojuma izstrāde iet 6-7 gadus un ļoti velkās. Tas galīgi nav ideālais variants, jo sen jau arī tiem gadiem mainās, jo intereses, kas pašvaldībā ir kādas ir sabiedrības vajadzības. Tā kā ideāla variantā mēs tiekam cauri ar 2 redakcijām, bet skatīsimies, kā tas būs dzīvē. Un, ja arī pēc šīs 2. redakcijas kāds iedzīvotājs vai iedzīvotāju grupa ir neapmierināta ar to, kas viņam blakus, vai viss spēle beigusies, sēd un cieties kā? Nē,
vai ir kaut kādi vēl ceļi, kā ietekmēt vēl to? Jā, principā nav jau arī teikts, ka pašvaldībai vienmēr ir šajā piemērā ar tiem 3 stāviem vēsturisko un 8, ko grib uzņēmējs. Nav jau teikts, ka vienmēr pašvaldībā ir jāizvēl tur vidējais aritmētiskais. Pašvaldība arī teikt, godāt iedzīvotāji, jums nekas dzīvē traki nemainīsies. Labi, varbūt jums bišķi mainīsies skats, bet mums nevienam no mums, kam pieder īpašums, vai kur mēs dzīvojam, nav tiesības, ka mūsu skats nekad nemainīsies, ka mums blakus kaut kas nebūvēsies vai kaut kas tur vai esoša būve nepazudīs, kas mums ir blakus. Tā kā, viņi var teikt, nē, mēs esam visu izvērtējuši, mēs pastījāmies pirms nekāds noēnojums tur nebūs, transporta plūsma būtiski nepalielināsies, jūsu dzīve nekas cits nemainīs, izņemot tas skats, mēs sakam, nē, mums tur vajag to. Tā uzņēmēja iniciatīva ir laba, mēs atstājam tos 8 stāvus 2. redakcijā. Un tad, protams, var vēlreiz izteikt iebildumus, bet skaidrs jau pašvaldība savu pozīciju un lēmumu pieņēmusi. Un tad nākamā iespēja ir strīdēties. Un teritorijas plānojumu var apstrīdēt, obligāti arī tas jādara, ja grib apstrīdēt 2 stadijās. Pirmais ir 2 mēnešu laikā jāuzraksta iebildumi viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai. Šobrīd gan tiek pieņemta likuma grozījuma, kur šo termiņu iespējams mainīs uz 1 mēnesi. Tieši Saeimā šobrīd ir šādi grozījumi. Un nākamais solis pēc ministrijas atbildes kopā 6 mēnešu laikā no plānošanas dokumentu apstiprināšanas brīža var vērsties Satversmes tiesā. Praksē teritorijas plānojums apstrīdēt ir ļoti grūti, un arī tā praksa ir tāda, ka gan ministrija, gan Satversmes tiesa atzīst šo pašvaldības rīcības brīvību, pieņemt lēmumu, kas viņu teritorijā tur būs, vai tur būs tie 6, 3, vai 5, 6 vai 8 stāvi. Un tikai ļoti retos gadījumos tā apstrīdēšana noved pie kaut kāda rezultāta. Ja ir tiešām pašvaldība kaut ko nav paskatījusies vai brutāli pārkāpus kaut ko, ļoti reti gadījumi, tā kā apstrīdēšanas stadija nav īpaši efektīva. Tāpēc lielu uzmanību likt uz šiem apspriešanām un saviem ierosinājumiem. Un kā arī Vents minēja, sniegt viņus pamatots. Nevis vienkārši man negribās tur to, bet kāpēc? Kāpēc tas tur nedara? Kā tas jums traucēs dzīvot uz priekšu? Jo tālāk, ja tā apstrīdēšanas stadija jau pirmkārt bez jurista tur gandrīz nereāli to darīt, un otrkārt, arī ar visu juristu tas ir ļoti neefektīvs līdzeklis. Tieši tā, piekrīt absolūti Mārtiņam, kad ir 2 pamata likumi. Tas ir pašvaldības likums, kas nosaka visu šīs tiesības pašvaldībai rīkoties autonomi, pieņemt šos lēmumus. Un otrs ir teritorijas plānošanas likums loģiski, kur arī ir definēts tikai, kā to dara, bet iemesls, kāpēc kaut ko nedarīt vai nepieņemt. Protams, ir bijuši precedenti, kad pieņemsim situāciju, par ko runāja Mārtiņš, kad paliek vēl šī konflikta situācija vai viedokļi konfliktējošie. Ir bijuši gadījumi, kad gudras pašvaldības aicina abas puses individuāli uz tikšanos un runā uz kompromisu. Protams, tas vienmēr, ja runā, var sarunāt. Ja klusē, strīdās, bieži vien rezultāts ir negatīvs visam. Tāpēc aicinu arī pēc kaut kādām, ja netiekat sadzirdēti vai jums liekas, ka netiekat sadzirdēti, vērsties pašvaldībā, organizēt individuālu tikšanos ar pretējo pusi un sēžot pie galda, praksa rāda, ka tas ir vislabākais mehānisms, kā šos jautājumus novērst. Jo tāda ir tā sabiedrības, demokrātiskas sabiedrības princips, kad pieņem vairākumu viedokli. Dominējušu viedokli, protams, pamatojoties arī ar apsvērumiem, aprēķiniem un citiem aspektiem, kas ir pašvaldības rīcībā, lēmumu pieņēmēju rīcībā, ko mēs nevienmēr varbūt zinām, un arī tas ir ļoti, ļoti apjomīgi, šī informācija. Bet situācija nereti ir jāpieņem arī tāda, kāda viņa veidojas. Bet jo vairāk jūs aktīvi piedalīsieties šī procesā, jo vairāk tiks sadzirdēts. Un vairāk ir cerīgs, ka mums arī uz jūsu pusi būs labvēlīgs lēmums. Klusēšana vienmēr nozīmē zaudēšanu, es teikšu.
Un pēc tam teikt, mēs pēc tam nākt ar pretenzijām un stāstīt, ka es nesapratu, es nebiju, es nezinu, ko tad es neko nevaru ietekmēt. Tā nav taisnība. Ietekmēt to jautājums ir griba, vēlme sarunāties un vēlme izteikt savu viedokli un jautāt arī atbildi. Nu, tātad tas rezultāts, kas taps, jā, un būs jāuzskata, ka tas ir vairākuma viedoklis. Ja vairākums būs plusējis, jā, tad tā ir arī piekrišana šim te variantam. Tāpēc vēl jau vairāk ir svarīgi, jā. Ja jūs gribiet tapt sadzirdēti, tad ir jārunā un jāpiedalās šajos procesos. Es ceru, ka mēs ar šo esam izskaidrojuši, varbūt tādā vienkāršākā veidā, kāpēc šis dokuments ir svarīgs un kā tas var skart jūsu dzīvi. Varbūt nesaistīts, varbūt jautājums ar šo, vai Jelgavai ir vēl brīvas teritorijas vispār, kur attīstīties, jo te piemērs ir pat Dobelē, ja, ka Dobelē pietrūkst vietas un viņi grib kādu gabalu aizņemties no novada, ja, piešķirt sev klāt, un tur ir publiskās apspriešanas par kādu blakus pagastu pārņemšanu. Vai Jelgavai tuvākā nākotnē nedraud šis, ka būs tāds blakus pagasts jāpārpērk nosacīt? Šobrīd, man liekas, tādas, vienmēr jau var teikt, ka pietrūkst vietas, bet man liekas, tas tā māka ir tieši ar esošo, un tur arhitektam mums vairāk teikt, esošajā telpā sasniegt labāko rezultātu. Ne? Bet mums ir arī Jelgavā faktiski brīvas zonas, mums ir tāpat lidlauka teritorija, kur attīstīt visādu vairāk rūpniecisku apbūvi, un mums ir pietiekoši daudz brīvas vietas arī pašā pilsētā. Varat apstīties biedrības Jelgavas attīstībai Facebook kontā, ir publicēti video, kur Jānis iepazīstina ar dažām no šīm vietām, kur stāv šobrīd būtībā tukšums, un kur var kaut ko plānot un attīstīt. Tā kā skaidrs, ka vietas ir, un tā pati slavenā mums kā biedrībai, viens no biedrības dibināšanas stūrkmeņiem šī slavenā depo lieta, arī tur ir interešu sadursme. Teiksim, tur ir attīstītājs, kurš vēlas tur sākumā milzīgu tirzniecības centru, tagad bišķi mazāku. Tur vietējie kaimiņi vēlas, lai tur būtu parks. Mans, piemēram, redzējums, ka gluži parkam tur arī nebūtu jābūt, tai būtu jābūt vietai, kur mēs attīstām kaut kādu dzīvojamo apbūvi, varbūt arī nelielu pakalpojumu tirzniecības funkciju, piešprici. Bet dzīvojamo apbūvi, jo Jelgavā, man liekas, mēs esam krīzes priekšā ar dzīvojamo fondu. Mūsu jelgavnieki bēg prom, viņi ceļ mājas novadā, jo mums Jelgavā dzīvojums fonds ir ļoti sliktā stāvoklī. Tā kā šī vieta, tas nenozīmē, ka tur jāuzbūvē milzīgs klucis, vai tās pašas dzīvojamās mājas jau uzbūvēt vienkārši betona, neizteiksmīgas un augstas un tā tālāk, un bez zaļās teritorijas. Tas ir sliktais piemērs, labais piemērs viņas var būt gan vizuāli pievilcīgas, gan funkcionāli ērti lietojamas, gan arī pietiekoši daudz brīvā teritorija tur paliek, lai šie esošie iedzīvotāji, kas dzīvo savrupmājās, lai viņi arī varētu izmantot šo funkciju, un ja tur ir pakalpojumu tirzniecība, ka viņiem viņš ir ērti, jauki pieejams. Man liekas, tur ir tas kompromiss, kas ir jāatrod vienkārši, un arī uzņēmējam, ja viņš ietiepjās un mēģina tikai to savu izspiest, tad redzēsim, kā ies, bet manuprāt, tas nav pareizais risinājums. Jā, teiks, par cik tā tiešām ir viena no ikdienā arī šīs vides plānošana, projektēšana un modelēšana. Var teikt, ka šeit laikam būtu tā divi galvenie aspekti, ko nodarbojas pašvaldība, kā teritorijas turētājs, sauksim tā, vai ir deleģēts šīs tiesības pārvaldīt un pārveidot šo teritoriju. Vai inicēt, pareizāk sakot, ļaut viņu gudri pārvaldīt, un attīstīt. Pašvaldības uzdevums būtu radīt ļoti interesantu, saistošu, harmonisku infrastruktūru.
komunikāciju zona, es nerunāju par inženieru komunikācijām, es runāju gājēju velo pārvietošanos, ja, šī vidē. Zaļās teritorijas, ūdens teritorijas, ar ko ir bagātie Jelgava. Un tad, kad veidojās šī organiska sasaiste, ir izveidot kaut vai plānošanas dokumentā, kur redzam, jā, mēs tur no punkta A līdz B, mēs pa ceļam, mēs esam ieinteresēti kompakti šeit, teiksim, savilkties kopā, ja mēs tur visu atrodam, kas mums ikdienā nepieciešams. Tālāk jau ir uzņēmēji, teiksim, atbildes gājiens. Jā, mēs redzam, ka cilvēki tur paliek, ka viņi tur koncentrējās, ja, tur ir mūsu bizness, un mēs esam ar mieru investēties un attīstīt. Jā, teiksim, visu laiku, kāda ir tendence šobrīd arī Jelgavā, kāda no centra, visi meklē vieglāko ceļu brīvās teritorijas. Mēs paliksim pie tās situācijas, ka centrs izmirs un atpakaļ dabūt būs ļoti, ļoti grūti. Ar to tagad Eiropa, Amerika cīnās, jā, kā dabūt atpakaļ cilvēkus tieši tajā pilsētas centrā. Atrod līdzekļus, pārmaiņu, kardināli izmaina, teiksim, šo pilsētu vidi. Platās ielas, maģistrāles, visas apkārt pārveidot par dabisku vidi maksimāli. Tā, lai cilvēkiem ir ikdienā patīkam uzturēties un atrasties. Viņi atrod sev pielietojumu, atrod sev vienu, otru, trešo partneri un tikai kopīgi sabiedrība var attīstīties. Indivīds nevar attīstīt. Jelgavā šobrīd tiešām centra zonā ir ļoti daudz pamestas vai neattīstītas teritorijas. Liekas, kāpēc man tajās pļavās līnijās līdz iekšā, ja tepat visa infrastruktūra ir blakus. Pašvaldībai ir jādod šī iespēja no savas puses. Nevis uzliekot tādu slogu papildus, ja tu gribi kaut ko darīt, tad mēs no tevis izvirzīsim nosacījumus, kas būs pārāk smagi. Bet tieši otrādi, ja būs noteikumos noteikti, ja tu gribi investēties, tad varētu būt tāda uzlabot priekšnosacījumu, teiksim, jā, un pie tam pašvaldībai arī ir jāreglamentē un jāsaprot kādā zonā, kā mēs to pilsētu gribam funkcionāli veidot, gan funkcionāli, gan vizuāli, kādā kvalitātē veidot. Un tos arī ir šis abūs noteikumi, instruments, kā var iekalkulēt, iestrādāt nosacījumus, lai tā būtu tiešām kvalitīva. Jā, paldies. Mācīt, paldies, Vente. Mums ir nāks kļūt daudz skaidrāk, ja kāds ir mūsu tiesības un ko mēs un kā varam. Es ceru, ka ir jelgavniekiem arī. Un kad pamanīsiet aicinājumu uz teritorijas plānojumu, tad dodamies visi iepazīties un izteikt savu viedokli. Un, kas saka, vai nu tad mēs runājam tad, kad ir iespēja, vai nu tad nekurnām, kad šis process būs palaists garām. Lai mums visiem veicās. Paldies. Paldies.